veidot kaut kādus likuma grozījumus? Tāda likuma ierosinājuma nav. Tas ir vienotības programmā. Tas ir vienotības programmā jau uz iepriekšējām Saeimas vēlēšanām. Tā programma ir sastādīta jau pirms mēs gājām uz 10. Saeimas vēlēšanām. Tā ir vienkārši no iniciatīvām, kas bija tālāk attīstām, kur nav paspēta attīstīt. Šobrīd to vienkārši dara un tos parakstus iesniegs. Viņai nav nekāda likumīga pamata šobrīd. Likumīgi tas nav. Tas ir vienkārši paņemts no satversmes šis noteiktais vēlētāju skaits. Un, manuprāt, tas ir ļoti labs tāds piemērs, kādā sabiedrība iesaistās. Un ir jāatrod veids, kādā sabiedrība. Saeimas kārtības rulī tikai tagad, patās, vai ne? Nevis tad, kad viņi bija... Viņa nav iesniegta. Vēl nav pat iesniegta? Nē, viņa nav iesniegta. Avotiņas, kundze, mēs tā, pat runājām viens par mātu un otrs par meitu. Es tomēr gribu atgriezties pie tā jautājuma par cilvēkiem, kuri šobrīd ir emigrējuši. Jūs man katrs, jā, tā tad atbildi. Ko jūs darīsiet? Kādā veidā jūs? Atbildi ir pirmām kārtām tas, ko uzrunā arī Zatlerkungs. Valsts, tas ir tās cilvēki, un to valsti veido katrs cilvēks un katru dienu. Tas nav viens lēmums, viens skaists lēmums, ar kur es izdaru. Un arī katra cilvēka atbildība ir nevis vienreiz 4 gados aiziet uz vēlēšanām, ievēlēt, un tagad, lai nu viņi dara, ko nu es. Tieši šādas iniciatīvas, kā šīs 100 gudrās galvas, ir tās, kas ir nepieciešams no cilvēkiem iesaistoties katru dienu. Tas, kas attiecās, protams, uz cilvēkiem, kas ir atbraukuši, ir svarīgi pirmkārt pieņemt gan tos likumus, kas attiecās pilsonības likumu grozījumu par šo dubulto pilsonību. Otrām kārtām sakārtot gan ekonomisko, gan tiesisko vidi tādu, lai cilvēki gribētu šeit dzīvot, atgriezties un lepotos. Pirmām kārtām, lai cilvēki elementāri varētu izdzīvot, lai viņiem šeit būtu darbs. Tāpēc nevelti, kā es teicu, pirmais jautājums, kas attiecās, ar ko iet uz vēlēšanām, ko darīt, ir turpināt to. Ir šie rādītāji, jā, eksports mums ir pa 41,1% pieaudzis. Ir bezdarbs samazinājies, un tas ir reāli, nevis tāpēc, ka cilvēki nenāk reģistrēties. Nodokļi mums ir pieauguši. Jā. Vēl kādi jautājumi. Aleksandra minēja vēl viens tumšais zirdziņš uz šīm vēlēšanām. Ingūna Sudraba, jūsuprāt, viņa nāks un kandidēs kaut kādā statusā? Nē, Ingūna Sudraba nenāks uz šīm vēlēšanām. To jūs zināt? Jā, viņa nāks uz nākamajām. Aha. Jā, viņai beidzas termiņš. Ingūna Sudraba ir atbildīgs cilvēks, kur apzinās, ka viņai ir arī jāpaveic savi šie pienākumi. Un katrā ziņā tā kā valsts kontrolieris tiek ievēlēts uz 2 termiņiem, tātad visdrīzāk, es domāju, ka Ingūna Sudraba savu zināšanas un pieredzi noteikti izmantos, ejot politikā, bet tas visdrīzāk nebūs uz šīm vēlēšanām. Es ceru, ka Saeima ir atbildīga, kad atgriezīsieties no vasaras brīvdienām. Kas ir vēl šie darbi, ko jūs gribat izdarīt līdz ārkārtas vēlēšanām? Ja tās... Pirmkārt, mēs slēdzām sesiju nevis tāpēc, ka lai aiziet brīvdienās, bet tāpēc, ka, ja bija žurnālisti vakardien klāt Saeimas sēdē, tad tur kādu brīdi vēlēšana tuvums radīja atkal tādu ļoti nepatīkamu emocionālu sajūtu par to, ka katrs tagad ir gudrākais, labākais, un to mēģina tādā veidā savam vēlētājiem parādīt, jo Saeimas sēdes ir publiskas, Saeimas sēdes tiek translētas Latvijas radio, un tātad katram ir iespēja dzirdēt, ko nu politiķi šobrīd dara. Veidojot ārkārtas sēdes, tajās ir izslēgta tāda iespēja, ka pēkšņi kāds jautājums parādās kā kaut kur no pagrīdes izvilkts un mēģināts atkal sarunāt kaut kur un iebalsot klāt. Tātad ārkārtas sēdē darba kārtība netiek mainīta. Tie jautājumi, kas ir šis pats jautājums par offshoriem, tas ir jautājums, ir obligāti vairāk vēl ekonomiskie jautājumi, tajā skaitā arī būtu ļoti svarīgi virzīt uz priekšu gan būvniecības likumu, gan enerģētikas likumu. Ir svarīgi šie tiesiskuma jautājumi, kur gan jāsaka, likumi visi ļoti draudzīgi tika nodot arī satversmes grozījumi, lai nepieļautu šādus šleseru gadījumus, bet komisijā, vienā juridiskās komisijas sēdē jau pēkšņi šie viedokļi tika mainīti. Ir otrdien atkal sasaukt komisijas sēde, kurā mēs tomēr turpināsim runāt par to, mēģināt pierādīt, ka tie ir fundamentāli svarīgi jautājumi vēl darām šai Saeimai. Arī šodien tikos ar parlamentāriem sekretāriem, lai no katras ministrijas saprastu, kas ir tie likuma projekti, kas ir svarīgi. Katra komisija ir iedevusi tos likuma projektus un ir iedevusi arī šodien ar parlamentāriem sekretāriem, kas ir vajadzīgi un kas ir vajadzīgi vismaz uzsākt. Jūs minējāt offshore komerci likuma grozījumus komerci likumā. Tas, jūsuprāt, izdarāms jau šai Saeimai, galīgā lasījumā jāpieņem šīs izdarāms? Tas ir izdarāms šai Saeimai. Bet vai viņi to izdarīs? Tā izdarīs Saeima? Šai Saeimai tas ir izdarāms, jo tam likuma projektam ir piešķirta steidzamība.
Un tur ir ļoti būtiski, lai šie grozījumi būtu, manuprāt, līdz 10. jūlijam. Tieši tāpēc pirmā ārkārtas sēde tiek prognozēta 1. jūlijā, lai tas likumprojekts var stāties spēkā, jo tas ļoti būtiski ietekmēs Latvijas reitingus attiecībā uz to, kā uz mums skatās investori. Tas nav tikai šeit iekšēji un iekšējā tiesiskuma jautājums, tas ir arī tiešām tāds mūsu ekonomikas attīstības un ilgspējas jautājums, uz kuru mums tā kā pieprasa jau tās institūcijas, kurās mēs esam atbildīgi. Jautājums par jaunu knapu vadītāju, kad varētu būt? Dienas kārtībā. Jautājums par jaunu knapu vadītāju, manuprāt, ir likums precīzi nosaka, kad ir sludināms konkurss un precīzi nosaka, kam ir jābūt šajā komisijā. Un šī komisija, paldies Dievam, nesastāv no politiķiem, tur ir pietiekami profesionāli šis sastāvs, kas ir izvērtētā, tad to visdrīzāk tas tomēr notiks jaunajā Saeimā, jo tas laiks, lai līdz 23. jūlijam, līdz kurām šī Saeima strādā pati nosakot savu darbu kārtību, tātad visdrīzāk tas konkurss nenoslēgsies. Un droši vien arī būtu diezgan dīvaini, ja Saeima, kuras pamata atlaišana ir tiesiskuma principu ignorēšana, viena no ļoti svarīgām tiesību sargājošo institūciju vadītājiem ieceltu šī Saeima, pēc būtības jau tādā dīvainā aizejošā stāvoklī. Bet katrā ziņā šī komisija ir jāveido valdībai, un es domāju, viņa tuvākā laikā tiks veidot, un tur ir jāiet vienkārši ar šiem soļiem uz priekšu. Jūs plānojat uz referendumu 23. jūlijā? Es 23. jūlijā nebūšu valstī. Tad jūs nebalsosiet? Es labprāt iet uz referendumu, un es katrā ziņā arī vēlreiz varu apliecināt to, ka es uzskatu, ka demokrātiskā valstī tas, ko izdalīja Zetlerkungs, un es viņu kritizēju pirms tam, ka viņš to neizdarīja Līdzsvaru revolūcijas laikā, vai ka viņš to neizdarīja 13. janvārī. Varbūt situācija šobrīd jau būtu savādāka. Tā ir normāla procedūra, kad notiek ārkārtas vēlēšanas. Tā ir normāla procedūra, un to nevajag uztvert kā personīgu traģēdiju vai vēl kaut ko. Mēs skatāmies... Un arī jūs kā Saeimas priekšsēdētāji to tā neuztvērāt? Jūs zaudējat vienu cienījamu amatu, vai ne? Es, manuprāt, zaudēju iespēju kaut ko vēl šajā amatā izdarīt. Es zaudēju iespēju šajā amatā izdarīt. Es to neuztveru kā personīgu traģēdiju. Tas, protams, tam ir vesela virkne blakus efektu valstī. Bet to, ja cilvēki ar šādu lēmumu, manuprāt, lielākā daļa tas ir jāvērtē nevis ko 100, bet ko sabiedrība iegūst. Un sabiedrība šobrīd ir iegūst to pārliecību, ka var kaut ko mainīt, ka ir iespējams izmaiņas. Tas ir svarīgākais. Un es kā aizstāvētājs vēlākais idejai par tautas tiesībām atlaist parlamentu, arī šajā situācijā mēs varam diskutēt, vai agri, vai vēlu, vai pareizi, vai nē. Bet tas tika izdarīts, un tas pierāda to, ka to var izdarīt. Un tas jebkuram nākamajam parlamentam likt par to domāt, ceru strādāt atbildīgāk. Bet šobrīd es ceru, ka tas tās mirdzuma acīs vēlētājiem, to ticību un pārliecību, ka viņi ietekmē, tas, lai saglabātos, tas ir svarīgi. Paldies, skatītāji, ka balsojat, uz redzat balsojuma rezultāts. Līdz vēlēšanām vēl ir laiks, vēl daudz kas var mainīties. Visu labu!